Mana prezentācija vairāk ir tāda informatīva, vairāk iezīmē to, kā tad vizuāli izskatās tas piedāvājums, kas attiecas uz grupu, ko bērnu žūrijā definē ar 5+, ja nākamā grupa ir 9+. Neteikšu, ka mana tas vizuālais materiāls ir ļoti konsekventi īstenots, lai raudzītos tieši tikai uz latviešu bērnu literatūru, jo arī bērnu žūrijā, ja mēs raugamies uz piedāvātajām grāmatām dažādās vecuma grupās, tad tur allaž tiek ietverta arī tulkotā literatūra, jo, kā zināms, arī proporcionāli. Lai gan tas ir diezgan grūti šobrīd noteikt, cik daudz bērnu grāmatu vispār kopumā tiek izdots, jo arī jāskatās par vecuma grupām, bet arī tāda šobrīd arī mana izvēle kopā lasot ar bērnu, nevienmēr mēs nonākam tieši pie tām grāmatām, kas tikko pašas jaunākās izdotas, bet tas ir arī saistīts ar bērnu interesi. Tātad katram ir savs ceļš, kā mēs nonākam pie grāmatām, kur adresāts ir bērni. Vienam tā ir profesionāla pētnieciska interese, citam tā ir atgriešanās pie bērnu grāmatu klāstu un piedāvājumu pēc gadiem, tad lasot kopā ar savu bērnu. Jāteic, es tiešām izteikti piedaru otrai grupai, jo nekad līdz šim padziļināt neesmu analizējis tā saucamo bērnu vai jauniešu literatūru, ja nevienīgi pētot latviešu trimdas literatūru, esmu analizējis arī to svešumā izdoto grāmatu kopumu, kur adresāts ir bērni un jaunieši. Un tad šis mans nelielās, īstenībā es pat nevarētu to saukt par priekšlasījumu, drīzāk par pārdomām, vairāk fokusēts tātad ir individuālā pieredzē un vērojumos. Tātad no posma es bērns mācos burtus un mamma vai tētis lasa vai vecmāmiņa lasa priekšā kādu grāmatu, un faktiski mamma lielākoties izvēlas to, ko lasīt, līdz es bērns pats sāku lasīt, palīdzot mammai vai arī lasot kopā. Un tieši šajā posmā aktualizējas jautājums, kā no plašā bērnu grāmatu klāsta un no acis ņirbinošā krāsaino un košo vāku spilgtumu grāmatu veikalos bērnam atrast tieši savu grāmatu, tieši to, kas viņu varbūt vairāk interesē, pilnveido un rosina domāt. Tad no vienas puses tā ir nedaudz tāda kā pirmsskolnieka pieredze, lasīšanas procesā un arī pirmklasnieka lasītāja pieredze un mammas līdzlasītājas vērojumu. Turklāt analizējamo tekstu apjoms galvenokārt ir balstīts šī vecuma posma meitenes lasītājas ieradumos. Turklāt es nevaru runāt tikai tātad salīdzinoši par jaunāko latviešu literatūru, jo pie bērniem ik gadus nonāk arī krietnes skaits tulkotās literatūras, gan arī atkārtot tiek izdota arī bērnu literatūras klasika, un tādējādi šajā lasīšanas procesā vecāks satiekas arī ar savu bērnības grāmatu. Un es teiktu, ka tas ir ļoti jauki, piemēram, atgriezties pie Margaritas Stāristas sirsnīgajiem vēstījumiem, pie Pifa piedzīvojumiem, pasaules pasaku klāsta, pie literārajām krāsainajām pasakām, pie Rikiki piedzīvojumiem un citām grāmatām. Tāpat es nevaru skaitos saukt proporcijas, tomēr šķiet, ka bērnu, ka latviešu autoru jaundarbu skaits, kas attiecināms uz bērniem, tomēr ir krietni mazākumā. Un kopumā ir jautājums par latviešu autoru adresātu par bērnu, un arī to ir aktuāls jautājums arī par to, vai bērns no tā visa ļoti plašā un redzot to visu plašo grāmatu klāstu, cik daudz viņš var izlasīt viens arī kopā ar vecākiem. Un domājot par teikto tematu, es arī saskāros ar problēmu, ka tomēr trūkst arī plašāku pārskatu par bērnu grāmatām kāda vai ilgāka laika posma aspektā. Jo iepriekšējie pētījumi, tātad kuros ir arī apskatīta bērnu literatūra, ir šis jaunākā latviešu literatūra, kas galvenokārt koncentrējas uz 2004. un 2005. gadu, un par to ir rakstījis klātesošā Ieva Kalniņa, kas turšien arī tajā laikā kopā ar savu dēlu lasīja un iepazinās ar bērnu literatūru un bērnu grāmatām. Un vēl viens tāds neliels, jau tāds daudz plašāks apskats ir šī literatūras centra izdotā Zirgs, kas naktī dzied bērnu literatūru Latvijā, taču arī tā noslēdz 2006. gadu, tad paliek apmēram 10 gadi. Jāteic, ka nav
gluži tik slikti, ka nebūtu vērtēta bērnu literatūra. Ļoti nozīmīgs pienesums. Es domāju, ka tas būtu izdots arī nelielā grāmatas formātā. Interesantiem būtu arī Dacis Bargās maģistra darbs 21. gadsimta latviešu literatūra, tradīcija un inovācija. Un, protams, uzteicam, ka arī Satura LV ir sadaļa Dacis Bargās uzraudzībā ar bērniem, kur arī parādās aktuālā informācija par bērnu grāmatām, diskusijas, recenzijas, pārdomas ar iesakāmie jautājumi, arī tas iesakot, ko izlasīt. Tomēr, ja mēs raugāmies uz šo grāmatu, kas ir tātad 2008. gada apkopojums, mēs redzam, ka ļoti daudz autori ir nākuši klāt, kuri raksta bērniem vai jauniešiem adresētu literatūru. No šeit minētajiem darbu turpina daļa, bet ir tiešām ļoti daudz jaunu vārdu. Un vienmēr rodas jautājums, vai katrs teksts, kas tiek tā kā adresēts vai domāts bērniem, tiešām tas īstais adresāts ir bērns. Jo nereti šobrīd lasot kopā ar meitu, nonākam pie, redzot bērna reakcijas un jautājumus, tomēr vairāk šķiet, ka tas teksts varbūt ir vairāk doma, ko pieaugušais ir rakstīts. Bērnam ir vairāk attiecināms uz bērnu, un tad attiecināms uz vecāku, un vecāks tad ir tas starpnieks, tas skaidrotājs, lai bērns saprastu to, ko viņš lasa. Nedaudz pievērsīšos arī lasīšanas veicināšanas programmai bērnu un jauniešu žūrī grupas 5+ grāmatklāstam un arī lasītājas vērojumiem. Un jāteic, ka arī šī nav pašu bērnu izvēle, ko lasīt un ko vērtēt. Tātad jaunie lasītāji vērtē grāmatu klāstu, kur ir akceptējuši pieaugušie. Un jāteic arī, ko es neminēju, arī šajā bērnu lasīšanas procesā, ir īpaši vecuma posmā, kad pieaugušais lasa bērnam priekšā, diezgan lielā mērā tā ir pieaugušā izvēle tam, ko bērnam lasīt, un bērnu paša izvēles tur būtībā nav nekādas. Tāpat tikpat aktuāls ir jautājums, Tātad ir aktuāls jautājums, cik grāmatas lasīšanai izvēlas paši bērni, cik vecāki, un kas ir pa vidu starp bilžu grāmatu ar vienu teikumu lapusē līdz daudz apjomīgākām apjomīgākām grāmatām, ar apjomīgāku tekstu kopumu. Nav nemaz tik daudz, kas no paša bērna šajā lasīšanas vai izvēlēties, ko lasīt. Process atkarīgs tieši no paša bērna, no viņa prasmēm, uztvers un iztēles. Bet vecākam un skolotājiem šajā procesā ir jābūt gana gudram, un bērns jāvirs un jāievirs pazīstot savu bērnu un zinot viņa intereses, vai mēģinot nojaust viņa intereses. Jāieinteresē un galvenais tomēr arī jādažādo viņa lasītāja intereses. Jo viens ir tas, ka aizraujas ar kaķīšiem, zaķīšiem un trollīšiem un vēl kādiem citiem, bet ja tas kļūst par vienīgo bērnu interešu objektu, es to uzskatu, ka tas nav pareizi, tad vecākam ir kaut kā gudri, bērnam jāpiedāvā lasīt arī kaut ko citu. Un nenoliedzami, ka skatījums uz šo grāmatu grupu, tātad 5+, atšķirīgs būs lielajiem lasītājiem, tātad profesionālam vērtētājiem un cits bērnam. Un droši vien, ka tās kvalitātes un tās intereses nesakritīs, jo bērns tikai iepazīst šo grāmatu pasauli. Jo, ja lielais spēja analizēt lielāku tekstu apjomu, vairāk grāmatu, analizēt, vērtēt, grupēt, arī vērtēt noteiktā laika posmā tapušas grāmatas, tad bērns spēja izlasīt krietni nelielāku skaitu grāmatu. Tomēr arī viņam veidojas savu priekšstatu par lasīto, kaut vai bieži patīk, nepatīk līmenī. Tomēr jāteic, ka šie argumenti par un pret reizēm ir ļoti loģiski un pamatoti. Izvēloties, ko lasīt, aizvien vairāk man ir radies jautājums, un arī nedaudz 2 gadu garumā esot Kultūra Kapitāla fonda literatūras nozarē kā ekspertē, es neatklāšu nekādas finanses šeit, bet ir bijis iespēja ierūkoties arī tajā, ko latviešu rakstnieks vēlas rakstīt, kā potenciāli izdodamo darbu.
Un jāteic, ka šajā laika posmā ir parādījušies ļoti daudz rakstnieku, kur līdz šim nav nekāda rakstījuši bērniem. Es to neuzskatu, ka tas ir kāds trūkums. Varbūt tas ir tieši ieguvums, ka nāk kaut kas cits, bet diemžēl jāteic, ka šajā 2 gadu termiņā es arī diezgan labi apjautu to, ka ne katrs uzrakstītais teksts un ne katrs labs, ļoti labs rakstnieks vai dzēnieks spēja uzrakstīt bērnam. Jo svarīgi ir arī tas, ko autors grib stāstīt vai jaunu izstāstīt bērnam, un kāds ir šis vēstījums, kāda ir tēlotā apkārtne, ainava vide, kurā norisinās darbība, kas tajā darbojas, vai darbojas arī paši bērni, vai teksts uzrunā, piesaista, rosina domāt, jautāt, šaubīties, līdzdzīvot, vai ir gan saistoši uzrakstīts. Jo reizēm man tomēr šķiet, ka šajās bērniem domātajās grāmatās pietrūkst kaut kādas arī atraktivitātes, vēl kaut kāda pievienotā vērtība. Kāds jautājums, uzdevums, mīkla, varbūt rosinājums pašam uzzīmēt ilustrācijas grāmatām, bet, protams, ka to var darīt arī vecāki. Manā gadījumā es to arī daru. Jo bērniem šajā posmā ļoti patīk zīmēt, fantazēt, izdomāt savus stāstus. Šajā vecuma grupā ļoti patīk izzinošas grāmatas, un es domāju, ka šis ir viens segments, kurā varētu strādāt arī bērnu grāmatu autori, kur līdzās visam kam, par ko jau ir rakstīts jau klasiskajā bērnu literatūrā, par ko raksta, kas ir tās mūžīgās vērtības, par kurām raksta, kas ir arī šobrīd aktuāls, bet tomēr arī šī izzinošā funkcija ir ļoti svarīga. Jo bērni šajā posmā ir pētnieki, dabas, pasaules, cilvēku attiecību, ikdienišķo situāciju. Un tad ir svarīgi arī saprast, ka es no savas lasītāju pieredzes varu teikt, ka šajā lasīšanas procesā satiekas 2 gadsimti. Es kā 20. gadsimtā dzimusi mamma ar savu lasītājas pieredzi krietni sen, un bērns, kurš ir dzimis 21. gadsimtā, pilnīgi citu, arī uztveres, domāšanas, arī visu tehnoloģiju iespējamību, neiespējamību, valdzinājumu un vilinājumu. Tur ir jāatrod kaut kāds tas viduspunkts, lai arī tajā visā ļoti plašajā interesē arī savu vietu būtu grāmatā, un lai tā grāmata būtu nevis tāpēc, ka mamma lika vai skolā bija jāizlasa, bet tāpēc, ka bērnam pašam ir interesanti, ka viņš no šīs grāmatas kaut ko iegūst. Un pilnīgi skaidrs, ko es esmu sapratusi, un arī aptaujājusi arī savas meitas klases biedru vecākus, ka bērniem ļoti patīk no vienas puses atpazīstamais, no otras puses absolūti neiespējami fantastiskais, iedoma, fantāzija, sapņu pasauli, jo viņiem pašiem patīk fantazēt, izdomāt visu ko. Bet tiklīdz tas ir uz robežas, es teiktu, ne šis, ne tas bērnus neuzrunā. Un tad rodas jautājums, vai tad tā var būt, tā nav, lai gan tieši šajā ļoti fantastiskajā pasaulē nekas nav iespējams, bet šī pasaule viņus ļoti uzrunā. Tā kā tur arī ir jādomā par to, kā piesaistīt. Un arī par šo izzinošo funkciju es domāju, ka ļoti svarīgi būtu, un šajā laikā ļoti piesauc arī Latvijas 100 gadi, bet būtu svarīgi arī mazajai vecuma grupai ļoti saistošā veidā stāstīt arī Latvijas vēsturi. Jo līdz Latvijas vēstures apguvē viņiem ir krietnes laiks priekšā, jo ir integrētie tie priekšmeti, šo un to viņi mācās, bet tomēr es domāju, ka tas būtu viens. Ļoti būtiski iezīme šajā vecuma grupā ir tā, ka bērns no vienas puses lasa pats, bet no otras puses bērnam ļoti patīk, ka viņam lasa priekšā. Un vismaz manā praksē ir tā, ka ir teksti, kas ir vienkāršāki būvēti, un varbūt mēs tos mazliet varētu dēvēt arī par izklaides literatūru bērnu žanrā. Viņa lasa labprāt pati, bet tas, kas ir sarežģītāks un kur ir nepieciešams skaidrojums, kur ir bagātīgāka leksika, garāki teikumi, apjomīgāki teksti, tur lasu es, un tad mums veidojas dialogs. Un varu teikt, ka šajā vecuma grupā tieši vairāk koncentrēties uz pirmklasnieku. Jāteic, ka vismaz tie bērni, kurus es esmu
iepazinusi, viņi visi lasa grāmatas, viņiem visiem ļoti patīk lasīt grāmatas. Un šī, vismaz meitas klasēs esmu novērojis to, ka bērnu skola ņem grāmatas, viņi pagarinātajā grupā lasa, un īstenībā tas, ko lasa mana draudzene vai lasa mans draugs, ietekmē to, ko es lasu. Bērni lasa, labprāt, tas, kas ir sērijās, viņam patīk visu veidu enciklopēdijas, jo arī tur ir šis izzinošais. Vēl es jau nedaudz pieminēju par to, ka ir jāpievērš uzmanība kā tiek veidoti teikumi, jo nereti, mums vienā gadījumā tieši, kas bija bērnu žūrijas grāmata, meitai bija zināma nepatika pret to, ka ir ļoti gari teikumi un bija pārāk sarežģīta leksika, lai gan es nevaru teikt, leksikas slāns vai vārdu krājums būtu ļoti pieticīgs, ir ļoti liela interese tieši par valodu, par ko tas nozīmē, kas tas ir, kas ar to domāts un sako līdzi. Tā kā šeit būs vizuāli, ir tad viena grupa veido tā kā visas šīs enciklopēdiski izdevumi vienalga. Un šeit ir ļoti burvīgi arī šī grāmata, man liekas, ka Zvaigznes ABC izdotā, kā radās Latvija, jo šeit ir arī tāda iespēja atvērt lodziņus, kaut ko izlasīt. Varbūt šis adresāts nav tieši pirmklasnieks, bet es domāju, tā mums noderēs. Otra grupa ir tā, kas šī pirms miedziņa lasāmās grāmatas, kas ir jau no agras bērnības ierasts. Un arī šeit ir pietiekami liela dažādība, un tur vecākiem ir iespējas variēt. Vēl viena, tātad šīs pasakas, kas ir jau dažādu tautu, arī atpazīstamie vāki, tātad Sniegbaltītes vāks ir tieši, Sniega karalienes vāks ir tieši tāds pats kā manā bērnībā, un Zaķis un viņa draugi tieši tāds pats kā manā bērnībā. Un šeit nāk arī tās dažādās pasakas, un šeit jau parādās arī diferenciācija, tā kā, dzimumu dažādības. Jau jau agrā vecumā, tad jau uz grāmatavākiem parādās pasakas meitenēm, puiku pasakas. Šeit ir tas, kas vairāk attiecas, tas, kas interesē meitenēm. Tātad, labākās draudzenes stāsta meitenēm, draudzeņu stāsti, pirmie meiteņu stāsti, mazie meiteņu stāsti un viss par princesēm un karalienēm un fejām un tā tālāk. Savukārt, zēnu, cik man izdevies noskaidrot, intereses arī tiek uzturēts arī ar tātad puķi un bruņinieki un zēnu stāsti un Pauls raksta blogu, kas jau ir tā kā šo laiku aktualitāte vai arī tiek mēģināts meklēt arī tulkotajā literatūrā arī piesaistošo momentu. Viena lieta, par ko es gribēju nedaudz sīkāk, mazliet pakavēties. Es zinu, ka ir dažāda attieksme varbūt pret Egmonts Latvijas grāmatām, bet šajā gadījumā mums ir ļoti svarīgi atgādināt, ka šīs visas redzamās grāmatas ir arī animācijas filmas, un bērniem ļoti piesaista tas, ka viņi, tad mēs ejam uz kino, un es tomēr kā tādu pievienoto vērtību uzskatu un vērtēju to atzīmīgi, ka pēc tam vai īsi pirms šī filma tiek demonstrēta Latvijā, parādās šie koncentrēti, adaptēti, tādi īsāk koncentrētie teksti pēc šīm animācijas filmām. Piemēram, manai meitēm es zinu, ka arī daudziem, ja tas jau bija jau bērndārsā, ka viņi šīs grāmatas nes uz bērndārs, viņi lūdza skolotājai, lai pirms pusdienas laikā tās lasa, viņi zīmēja, šeit ir klāt arī visādas darba burtnīcas, līmēšanas, burtnīcas krāsošanas un tā tālāk. Es domāju, ka šajā vecuma grupā tas ir labi, ka interesi ir par šādu veidu grāmatām, jo, piemēram, mana meita ir ļoti konkrēti. Mēs lasām arī to, kas ir tā kā grāmatā, viņi salīdzina un saka, jā, bet filmā bija vēl tas un tas un tas un tas, bet šeit tā nav. Tātad ir jau panākts tas, ka bērns ir skatījies filmu, viņš ir atcerējies, viņš zina to, un otrs tas, ka viņš lasot spēja salīdzināt to, ka tur ir kaut kas, nav tā, ka tur ir pilnīgi kaut kas cits, bet tas ir koncentrētāk un kaut kāds, varbūt viņam, kas tās spilgtākās epizodes, kas viņam ir bijuši, viņš tās šeit nav atklātas. Šeit ir tāds piedāvājums ļoti selektīvs, kas ir tas, ko mēs grāmatu veikalā ieraugām. Šeit ir gan
jaunākā literatūra, šeit ir tulkotā literatūra, šeit ir latviešu autoru dažāda dzeja. Lai gan jāteic, ka, piemēram, ar dzeju šai vecuma grupā ir klājas diezgan bēdīgi, un es zinu no savas pieredzes, ka, piemēram, lasīt dzeju, vismaz tajā 7 gadnieku vecumā nepārāk darbojas. Diemžēl. Un šis ir tāds mazliet tā kā viena no iemausu grāmatām, kura vēst par to, ka piedāvā tādu kā atpūtu no tehnoloģijām, kas, protams, ir šī laika bērnu interesi. Un pāris vārdos par tām bērnu žūrijas grāmatām. Tad tika izvirzīts, katrā grupā ir 6 grāmatas, un šīs ir tātad lietuviešu autors Linas Žurkaites stāsts Kika Mika Lielā tumsa, Ines Sanders Lupatiņu rīts un Juras Virkstiņa Lauvas rūciens. Un jāteic, ka arī vismaz manas meitas klasē tie bērni, kur piedalījās, arī viņu tā izvēle bija tieši tāda pati, kā sakrita ar lielāko daļu šīs vecuma grupas. Un piesaistošais droši vien bija tas, ka pirmā grāmata ir arī ar pievienoto vērtību, ir iespējams izspēlēt visādas ēnu teātrus ar pirkstiem un visu kā. Lupatiņiem tas, ka bija jau atpazīstams, jo bija šīs animācijas filmiņas, un ir arī klausāmais disks, un ir arī lūdziesmiņas. Un Lauvas rūciens, es domāju, ka šeit bija, ka bērniem jau bija pazīstams Virkstiņa vārds, ka viņi jau bija lasījuši, jo arī šajā darbā arī ir Lācītis Tobijas arī darbojas. Līdzās Zorro un līdzās meitenītei Rasei, kas ir 5 gadu vecs. Tomēr pašā noslēgumā es gribētu teikt, ka mūsu mājās šobrīd vislielākā interese un visnotrīgākā interese ir par igauņu autora Andrus Kivirehta Karnevāls un kartupeļu stāstu. Jāteic, ka manas meitas interese par igauņu literatūru ir ļoti noturīga, sākot jau no lapas, kas ir izlasīta ļoti daudzas reizes, un arī šie stāsti. Noslēgumā es tikai gribētu teikt, ka viens no stāstiem, šajā stāsta grāmatā ļoti tipisks ir tas, kurš no stāstiem manai meitai patika vislabāk 7-gadniecei, bija stāsts par datoru kārumnieku, kur dators ļoti vēlējās, lai viņu pacienāru ievārīja, bet meitenība baidījās, jo tad dators tika sabojāts, un tomēr viņa paslēps to ievārījumu iedevu, un no datora parādījās mazas sarkana mēlīte, un dators apēda ievārījumu, un ekrānā parādījās uzraksts paldies, bija ļoti karšīgs. Savukārt man visvairāk uzrunāja stāsts, kas īstenībā ir šī laika liecība par Ēriku un Tārpiņiem, kur bērni pēc vasaras brīvlaikā ierodas skolā, un skolotāji jautā, kādus jūs dzīvniekus esat vasaras laikā redzējuši. Viens lielākoties pacēlis rokas un bērni lielās, es biju tādā zemē un tādā zemē, redzēju tur kamielu, redzēju to, redzēju govu, redzēju ko vēl. Un tad, kad skolotāji jautāja, bet kā tu viņu raksturoji, tad es jau viņu tikai pa logu redzēju, un vispār es biju aizņemts ar telefonā spēlīt, tas viņu nemaz tā domā neredzēju. Mēs bijām ar vecākiem tur izbraukumā, ekskursijā, atpūtā un kur. Un tad pacēlis Ērika rociņu, viņš saka, bet es arī redzēju dzīvnieciņus vasarā. Un tas tie dzīvnieciņi, ko viņš redzēja, ir aveņu tārpiņš un vēl kāds zirņu tārpiņš. Un visi bērni, protams, smējas un saka, kas tad ir par dzīvniekiem. Un skolotājs viņu skušina un saka, tu atnāc pie manis, es tev parādīšu vēl kādu tārpiņu. Un viņai galda atvilknē ir ābols, un tajā ir ābola tārpiņš. Tā kā es domāju, ka tās ir tās divas ļoti dažādās, ļoti tālās pasaules, bet es domāju, ka bērnu grāmatu autoru uzdevums tomēr ir kaut kā tās tuvināt. Atrast to vidusceļu, lai simpātisks ir, un mēs ieraugām gan to tārpiņu, gan arī izmantojam, protams, tās tehnoloģijas, ko piedāvā modernais laikmets, jo bez tā jau droši vien arī mūsu bērni nevarēs dzīvot nākotnē, bet visam jābūt kaut kādā balansā. Paldies!